Viņš nāca Amsterdamā pamats iepazīstināt. Tas ir viņš šeit. Viņš ir speciālists organizē televīzijas iezīmi. Jā, tā ir vienīgā vieta, kas šobrīd nav. Tā pamatskaņa ir ok. Nu, pamēģini. Es domāju, ka nākošo vispārējo latviešu dziesmu svētku pamats. Tā ir pirmkārtām, manuprāt, ļoti skaista, ļoti pozitīva mūzika. Šo dziesmu svētku pamata simbols, tā faktiski bija varbūt visgrūtākā lieta atrast, kam šobrīd latvietis varētu ticēt, ap ko varētu sabiedrēt latviešu cilvēkus. Un, manuprāt, nekā spēcīgāk par dabu un saules simbolu es nevarēju atrast. Un šie dziesmu svētki būs saules zīmē. Arī šis repertuārs dziesmas būs saules zīmē. Bet kurš var noliegt to, kad, man liekas, cilvēku prieks daudz lielāks, ka viņš tiešām zina, par ko viņš priecājās, kad ir padarīts labs darbs, nevis par kaut ko ļoti vieglu un tādu virspusē nākuši, kas viegli nāk un tikpat ār aiziet. Tāpēc es ļoti ceru, tie, kas varbūt šaubījās arī vēl pirms laika par repertuāru grūtumu, kas jau ir 2 gadus strādājuši, šobrīd arvien vairāk ticēja tam, ka viņu koris, viņu dziedātāji var to izdarīt. Turam to akordi jau. Tagad trešā akta sākās. Ļoti negribīgi samā tekstu, ļoti negribīgi, lēni. Pazām. Jau pa 2 silbēm saliekiem kopā. Jau vajadzētu jau šeit. Jau vairāk gaļā. Jūs brauciet kas? Un tad tā pauze ir tā, kas ir pilna piepildīta ar to vēlēšanos uzzināt. Kas tas ir pie tiem vārdiem? Pamēģiniet vēlreiz. Jūs vienkārši tehniski it kā izdarīt visu, bet nav kā spriedzes galām. Ja? Vēlreiz. Pirmais, otrais, baritons. Ja? Kas? Kas ir pie vārdiem šodien? Kas ir pie vārdiem šodien? Vārdiem šodien? Kas ir pie vārdiem šodien? Kas? Nākošajos dziesmu svētkos otro reizi pēckara vēsturē notiks atkal sakrālās mūzikas koncerts Doma baznīcā. Es domāju, ka šī noskaņa varētu būt ļoti svarīga, lai cilvēkos mazliet radītu kaut kādu pārdomu mirkli pirms tā, kad mēs atveramies gaišam priekam. Šajā te koncertā varbūt būs neparasti daudz pirmatskaņojumu, neparasti daudz jaunas muzikas. Šeit būs 5 pirmatskaņojumi. Un arī viss pārējais koncerts sastāvēs no mūsu laika komponistu mūzikas. Man likās, ka sakrālās mūzikas koncerts nekādā gadījumā nevar būt bez Lūcijas Garūtas Mūsu Tēvs debesīs. Jo šis skaņdarbs īpaši daudz nozīmē mums katram, un tā kā šāds sakrālās mūzikas koncerts, kas vienlaikus varētu būt arī kā muzikāls dievkalpojums bez tēvreizes nevar būt, tad man liekas, ka viena cita tēvreize latviešu tautai nevar būt tik nozīmīga kā Lūcijas Garūtas tēvreize.
Jau otro reizi dziesmu svētku vēsturē Republikas Pūtēju orķestri ir sagatavojuši un pašlaik, protams, gatavo lielu Pūtēju orķestru uzvedumu koncertu Doma laukumā. Mēs viņu esam nosaukuši par diškoncertu, jo viņš tiešām ir viņš ilgst 11 stundas. Mēģināsim parādīt visu šo Latvijas tautas mūzikas, tautas bagātības spektru mūsu Pūtēju orķestru izpratnē. Tātad piekdienā, 11. jūlijā, no 12. dienā līdz vēlam vakaram grandiozu visu nepilnu 2000 muziķu lielu koporķestri ilgs mūsu diškoncerts Doma laukumā. Šeit malē ir tikai Linda, un kur viņš ir vairāk nevienāds. Jāsaka, kad ir palicis tikai nedaudz vairāk pusgadu līdz lielākam deju notikumam Latvijā. Un 5 gadus 15,000 dejotāji gatavojās deju svētkiem. Un šoreiz dejotājiem tiks piedāvātas 3 dažādas deju programmas. Vispirms jau tas teikt ir deju lieluzvarums Daugavas stadiona, kur piedalīsies visi 15,000 dejotāji, veidojot krāšņus ornamentus, piepildot to ar dzīvu, jaunu enerģiju un stāstot stāstu saules ritmu no rīta līdz rītam. Otrā programma ļoti interesanta man šķiet, jo tas ir dejojams mīles stāsts, balstīts melodijās un ziņģēs, kas atcilā katru latviešu sirdi, un tas koncertu uzvedums Iksalā. Un, protams, deju svētku jubilejas reizē arī deju koncertu programma Deju svētkiem 60, kur skatītājiem būs iespēja redzēt visu plašo latviešu dejas attīstības spektru, sākot no pirmās latviešu koreogrāfijas līdz mūsu dienu populārākai dejai. Liek tikai novēlēt raitu soli dejotājiem, skatītāji labu prātu un uz tikšanos deju svētkos. Celies augšā. Droks. Ne. Ejam. Paskaties, ko viņš te dara, ko? Es mazā meitiņa, man laba laime. Es mazā, es nevaru palīties, viņa vēl kādu, minorā dziesmu un uzreiz momentāli. Elžukiņ, saimie.